Nu, īstenībā, jā, vēl viens tulkojums ir dzemdību un nāves delivery centrs no angļu valodas, jā, un tad, nu, tas, ar ko mēs nodarbojamies, mēs palīdzam jaunam sistēmam dzimst, jā, nu, pa savas dzīves būtības, jā. Un tad tie klienti, kuri izmanto tas sistēmas, var atrasties jebkur pasaulē, jā, pārsvarā tie atrodas pa Eiropu, jā, štatos, pa Eiropu un štatos, bet, nu, pa lielam ir vienalga, kur atrodas tas klients. Un tad mēs šeit izstrādājam tas sistēmas, veidojam prasības tam sistēmam, projektējam uz tam sistēmam, un tad pēc tam izstrādājam to gala produktu. Uzturēšanas galā mūsu konkurences spēja pret Indiju samazinājās attiecība pret to izstrādes gabalu. Jo uzturēšana tas ir tāds stabils process, sistēma daudz nemainās, izmaiņu skaits sistēma mēģina arī ierobežot, ja? Un šādās situācijās Indijas centru izmantošanā un Indijas centru izmaksas ir 2 reizes mazākas nekā Austrum Eiropu centru izmaksas, nu, protams, kā atmaksātas. Nu, sākot ar arhitektūru, ja? Sākot ar to pārdošanas posmu, tad, kad mēs priekš klientiem izstrādājām pilotus, visādus piedāvājumus projektus, kā viņu tā jauna sistēma var izskatīties dzīvē. Ja? Nu, kā piemēram var paņemt, es neminēšu konkrētas firmas nosaukumu, bet tas ir viens no top Eiropas modes industrijas ražotājiem. Ja? Nu, tad modes industrija, tad viens no tiem momentiem, kas notiek, viņam parādās mobilas aplikācijas, kuras sāk ietekmēt viņu biznesa modeli. Ja? Jo agrāk viņi reklamējas, izmantojot, piemēram, papīra žurnālus, tagad var daudz vieglāk reklamēties, piemēram, izmantojot speciālas aplikācijas, ja? Nu, piemēram, mēs paņemsim Burberry, ja? Un tad, izmantojot mobilas aplikācijas, tad var mainīt attiecības starp cilvēkiem, starp tiem patērētājiem un brendu. Mēs sākam ar to, ka mēs klientam piedāvājam prototipus šādam sistēmam, ja? Tad, kad viņi ir gatavi pirkt pilno gatavu produktu, tad mēs izstrādājam atbilstoši to gatavu produktu, ja? Nu, tad līdz pašam beigām. Ja? Mums ir krietni daudz projektu, kur mēs uzturam sistēmas, ja? Bet tas ir vienmēr saistīts ar to, ka tie projekti ir ļoti sarežģīti, komplicēti. Ja? Mēs neesam tikai kompānija, kura darbojas ar tām tehniskām daļām. Mēs zinām, kā darbojas šī konkrēta industrija. Ja? Kā darbojas modes industrija. Mums ir speciāli modes centri, pieņemsim, Itālijā, ja? Kuri strādā tikai ar modes uzņēmumiem. Ja? Mums ir centri, kuri strādā, pieņemsim, ar transporta biļešu risinājumu. Pat labāk IT industrijā šis segments SAP, Oracle, IBS, Siebel un visas tās lietas aizņem tādu kārtīgu daļu no visa biznesa. Tas ir vismaz pusi, ja, jo teiksim, klienti neizstrādā tagad sistēmas no jauna, ja, visu to, kas ir standartizēts, mēģina ieviest standarta risinājumus. Ja. Nu, tad, protams, tā ir daļa no tā, ko mēs darām šeit. Mēs uz tā saucamām iegultām sistēmām, vai embedded systems. Mēs specializējamies uz mobilām sistēmām. Mēs specializējamies uz visu to, kas ir saistīts ar telekomu biznesiem, tas ir CRM sistēmas, billing sistēmas un pakalpojumu piegādes sistēmas. Ja. Mēs tagad aktīvi sadarbojamies ar muitas organizācijām, ja, jo skaidrs, ka valsts institūcijas ir tas pēdējās, valsts institūcijas ir krietni daudz, kas vēl ir, ir jādotarizē, ja salīdzināt, piemēram, ar telekomu, ja, tad valsts institūcijas ir, varbūt gan sarežģītākas, ja mēs paskatāmies, piemēram, ar ko nodarbojas Eiropas Savienības muita, ja. Tas ir tas valstis, ja, krava brauc iekšā, krava brauc ārā, brauc pa visam tam robežām, ja, tas ir besīgi sarežģīts process. Latvija ir, pēc mūsu novērtējumiem, pēc Lursova datiem, mēs uztaisām tādu ātro novērtējumu priekš sevis, ja. Mums ir kaut kur starp 5000 un 7500 IT speciālistu. No tiem kādi 3000 darbojās profesionālas organizācijas, kuras ievieš sistēmas, un tad vēl 2-3
3000 darbojas tajās klientu organizācijas. Latvijas Energo, Latvijas Telekom. Ja mēs sevi salīdzinām ar Poliju, tas ir tās, ko mēs apspriedām. Ja? Polija SAP speciālistu pēc mūsu novērtējumiem no 5 līdz 7, 8 tūkstošiem, Latvija ir apmēram 100. 100 ir tas absolūtais maksimums, vairāk točni nav. Ja? Un, protams, ka tā mūsu situācija viņa nav tāda īsti labvēlīga. Ja? Jo no vienas puses uz mūsu tirgus, uz mūsu SAP tirgus vairāk nekā 30 arī nevajag. Nu, nav tik daudz kompāniju, nav tik daudz SAP instalāciju un tam līdzīgi. Ja? No otras puses, tas, protams, veido tādu pietiekoši kropļotu tirgu. Un mēs to redzam pēc Latvijas klientiem. Ja Latvijas klients grib pakalpojumu, tad Latvijas klients šodienas apstākļos bieži vien ir spiests maksāt vairāk par šo pašu SAP uzturēšanas pakalpojumu par stundu, nekā līdzīgs klients, piemēram, tajā paša Somijā. Mums ir 2 miljoni cilvēku, un mums, pieņemsim, būtu valsts programma, kura ražota katru gadu, pieņemsim, nevis 500-700 speciālistus, kā šodien, bet, pieņemsim, tur 2-3 tūkstošus. Ja? Tad mēs no tā visa varam uztaisīt tādu nopietnu dzinēju ekonomiku. Ja? Jo pa lielam mums ir ļoti liela priekšrocība cenā, ja mēs salīdzinām Latviju ar Rietumu Eiropu. Ja? Priekšrocība ir 2-3 reizes. Ja? Priekšrocība saglabāsies. Tad mūsu rietumu klientam ir jēga strādāt ar Latviju. Tas ir ļoti pozitīvi, ka veidojas startupi. Ja? Un, ja paskatīties uz būtību, uz darba būtību un projektu būtību, ja, startupi tik daudz nešķirās no tā, kas notiek tādās lielas organizācijas. Ja? Tad domājot par to projektu būtību, par to, cik interesanti darboties tajos projektos. Ja? Protams, ka startupi tā ir tāda kultūra, tas ir tāds rock'n'roll in IT, ja? Pa lielam. Ja? Bet, manuprāt, tas ir ļoti pozitīvi, racionāli skatoties, tas ir pozitīvi tāpēc, ka, manuprāt, ļoti liela daļa no tiem cilvēkiem, kuri Latvijā tagad veido tos startupus, savādāk būtu aizbraukuši. Ja, tas ir baigi pozitīvi, ka viņi paliek. Otrs, ja mēs gribam stipru IT industriju, tur vajag vairākas komponentes, tur vajag stipru izglītību un tur vajag stipru uzņēmumu ekosistēmu. Ja? Jo nevar pastāvēt stipra Latvijas IT ar tur 3 uzņēmumiem, tur Exagen, Latvijas Telekom Technologies un Accenture Latvijā. Ja?